Translator. And you are listening on FM radio. Come on! Mazā, es zinu, būsi manā. Ai, tikšu klāt tev, ai, ka tikšu klāt tev. Skaistā, kas laistās, es zinu, būsi manā. Ai, tikšu klāt tev, ai, ka tikšu. Esmu saticies ar tūkotājiem, translatoriem, ja? Kā tad vārdā īstajā? Eģus un Lauris. Eģu un Lauri. Ja? Kā jums patīk Bērzes Strazdu festivāls šogad šeit? visnotaļ ir ļoti forši un grūti salīdzināt. Pirmo reizi esam tieši Bērzes Strazdas festivālā. Nē, vai Līgo festivālā. Līgo festivālā, jā. Bet vispār esmu ļoti pārsteigts, ka daudz latvieši ir ieradušies un visi ir noskaņot ļoti pozitīvi un draudzīgi un var just tādu latviskumu arī šeit Anglijā. Jā, Kā tev patīk? Nu, tikko pamodāmies. Aizgājām apskatīties pasākumu teritoriju. Viss vienos dubļos. Viss kāds, kā jau pēc festivāla, kārtīgs karalauks. Kā jau pēc latviešiem. Bet tas nozīmē, ka ir bijusi laba balīte. Protams, arī priecē tas, kad arī paši pasākumu organizatori bija parūpējušies par to, ka ne tikai lielā skatuve, bet arī disko telts ir. Šodien no rīta gājām arī liels prieks par to, ka arī pašiem mazākajiem pasākumu apmeklētājiem par tiem bija parūpējušies. Arī saldējuma mašīna stāvēja un, protams, garas rindas. Un bērnu disenīte, protams. Jā, viss kārtībā. Bet tā arī būs 11. Nē, nu ir jau sākusies. Nav pulkstens līdz, bet man liekas, ka sākusies jau ir bērnu disenīte. Nu, redz, te jau tad vēl varam tur iet, paspēt uz tur jau- otro maiņu. Uz otro taimu. Jā. Jūs neiesiet iekustināt viņus, ar ne? Nē, nu pašiem vēl jāiek uz tā ziga. Tomēr traka bala mums pašiem arī bija vakar, un cilvēki daudz un super atsaucīgi. Tā kā Jā, es gribēju prasīt, kā jums vakardienas uznāciens. Visiem patika, visi kratījās. Jā. pakratījās, jā, paši pakratījām. Višķiņ blaugsnes no matiem izkritam. Nu, bija tā, ka sākumā teltī, protams, nebija pārāk daudz cilvēku. Beigās telts bija pilna, kaut arī ārā, es nezinu, naktī varbūt kādi 10 grādi plusā bija. Bet, visi bija sasvīduši. Sviedru aromāts bija jūtams teltī. Jo mēs ar Kasparu, kad staigājāt apkārt, arī iegājām teltī, paskatīties, kā tur izskatās, un tur arī iet sasildījies, tā kā pirtī. Nu, pirtī, jā, gariņu uzmetām drusciņu un visiem patika, jā. Bija baigi labi balva bija. Vai jūs tā, principā pirmo reizi esat Anglijā pie Strazdiem, ne tikai uz festivālu, vai jau esat vairākas reizes bijuši? Būtu izskaitīt, bet man liekas, ka šī varēja būt kāda 4. reize. 3. vai 4. reize, jā, katrā ziņā ar Bērzes Strazdiem jau ir iedibinājušies ļoti labi kontakti un vienmēr zinām, atbraucot uz šeit, ka te būs viss pilnīgā kārtībā, ēšana, atvešana, aizvešana, nekāda kavēšanās. Līdz ar to, ja arī kādiem citiem mūziķiem piedāvā atbraukt uz šeit, tad pie Bērzes Strazdiem taču nevar braukt. Viss būs bombastika. Tā kā pie Omas aizbrauc ciemos, kotletītes, karbonādītes, viss pa čomam, jā. Un tagad par mūzikas jomu. Vai jums kaut kas ir jauns, vai top, vai vienkārši ievelkat tādu nelielu pauzi, jo man liekas, nekas tāds īpašs pagaidām nav? Pauze ir, protams, ir ievilkusies paliela, bet top, jo vienmēr jau kaut kas top, jā, bet tā. Īstenībā pat tuvākajā laikā, jā, bet strādājam pie pāris jaunām dziesmām, un es domāju, arī tās dziesmas būs neliels pārsteigums arī mūsu klausītājiem un visiem pārējiem. Jā, drusciņi savādāk nekā ierasts varbūt, bet jā. Mēs tā baigi neiespringstam uz kaut kādu tādu, kā lai saka. Neesam konvejers, netaisam dziesmas pēc kārtas. Ir iedvesma, ir ideja, liekam kopā, taisam klipu un liežam vaļā. Tas ir baigi forši, ka mums tā mūzika ir nevis kā tāds maizes darbs, bet hobijs, un tad mēs arī tā viegli visu uztveram un taisam to, kas pašiem patīk. Ja negribās taisīt, tad neko netaisam. Tā kaut kā. Čiliņa. Kā jūs vispār izdomājāt sākt kaut ko tam līdzīgi? Tur
kaut ko dzirdējāt, ka kāds jau kaut ko arī dara, vai vienkārši paši tā izdomājāt, vajadzētu pamēģināt, redzēt, kas notiks? Tu esi dzirdējis, ka kāds tulko dziesmas pat taisno latviski, bet vienīgais Lauris Rēniks tulko pats savas dziesmas. Jā, ne? tas vienīgi. Tas jau bija pēc tam, pirms mēs sākām. Bet tas ir tāpat kā ar jebko, tāda ideja vienkārši radās. Nevar tā pateikt, kā sākās. Vienkārši izdomājām. Pirmais sākās, kā tu klausies dziesmas angļu valodā, kas ir kaut kādas populārās. Tu pats pārfrāzē viņas latviski, vai ne? Un saproti, ka tur diezgan lielas muļķības ir. Tā taisno pārtulko, un tad tā izdomājām. Par cik mums tā iespēja arī pašiem savu studiju ir un ir iespēja ierakstīt. Un nav par to attiecīgi nevienam citam jāmaksā. Līdz ar to pa vakariem satikāmies, izdomājām, salikām, ierakstījām, paklausījāmies, parādījām citiem, sapratām, ka ir ok. Jā, bet translēters jau mums nebija tāda pirmā lieta. Mums jau bija vairāk tādu projektiņu, Tarakāna grupa, piemēram. Jā, sasvidušie bērni. Sasvidušie bērni bija. Jā. Vēl kaut kas tāds. Vidam bija grupa Zēniņi. Jā, grupa Zēniņi. Vai jums ir arī kaut kas tāds nopietns bez tarakāniem un sasvīdušiem zēniem? Es domāju, sasvīdušie bērni ir gana nopietnas projekts. Pasākums. Jā. Kā tu vari teikt, kaut kas nopietns? Tas viss ir nopietns. Viss ir nopietni, brāl. Es domāju, tāds tiešām šlipsītīvi skatos un solo cover versija kaut kas tāds rītīgi aizkustinošs, kas rauj sirdi ārā. Zin kā, tas nav pa mūsu. Mūsu dzīves vienkārši nav tādas, lai mēs kaut ko tādu. Nav depresijas iekšā vispār. Nav ko stresot. Kāds jums ir pēdējais lielākais hits un protams, vēl uzjautāšu pirreiz, kāds ir tas jūsu mīļākais hits, visideālākais? Lielākais hits bija Hit Me Baby One More Time. Jā, tā bija pirmā dziesma. Jā. Tā ir pat pirmā dziesma? Jā. Pirms kādiem 10 gadiem. Viņi ir tik populāri, ka neviens viņu nezina. Jā. Tā ir populārākais gabals. Jā. Protams, pēc tam, ja tā secībā gribi top 3, otrajā vietā ir Britney Spears Toxic dziesma. Jā, tā bija otrā. Tas bija otrajā vietā, un trešajā vietā bija Black Eyed Peas Bum Bum Pa. Nē? Šitā te. Kas tad? Tiem banāniem. Banāns. Kaka ir banāns? Jā, kaka ir banāns. Tāda dziesma bija arī. Gvenas Stefānijas repertuāra. Jā. Jūs kaut ko var uzdziedāt arī? Nē. Mēs varam, kā ir banāns, ir banāns, kā ir banāns, ir banāns. Tā bija. Tādā veidā. Tāda bija dziesma arī. Cik jūs jau gadus esat kopā kā grupa? Kā pāris mēnesi, bet kā grupa? Ir kādi 10 gadi arī ir. Tad, kad mēs satikāmies, tas mūs arī tā savienoja. Kur jūs satikāt? Saplūdām. Satikāmies tā, jā. Jūs no viena. Jā. Mēs satikāmies, es mācījos 10. klasē, tu 11. Jā. Un tas bija 10 gadu atpakaļ kādi. Jā. Un mēs bijām nometnē vienā kopā pret atkarībām vērstā tādā tur. Īpēšana? Nē, tā nebija tāda, kur aizsūta tā kā sliktākos atkarībnieks, bet mūs aizsūtīja. Katrs mēs bijām no savas skolas, un mūs aizsūtīja tā kā izvēlēts, kuriem bija lekcijas, lai mēs pēc tam varētu savās skolās pastāstīt vienaudžiem par visām tām lietām. Un tā. Bet, jā. Tur arī satikāmies. Edžam bija ģitāra. Tas arī tur bija. Jā, tāda nometne tur tā bija. Tā kā, jo sākumā mēs viņam pa muti gribējām sadot. Jā. Viņš tādu izdarīja. Viņš vienkārši garmatēns bija tāds. Jā. Nūģis. No laukiem tāds. No laukiem, nūģis. No kādiem laukiem jūs, ja godīgi esat vispārībā Latvijā? Es tā kā no tādiem centrālajiem laukiem. No Vecpiebalgas. Jā, es no Cēsīm. Es no Kuldīgas Skrundas puses. Tur ir dziļi lauka arī, jā. Jā, tur ir dziļi lauka. Skrundinieki un kuldīdznieki skatīsies un sados tev bietē, ka aizbrauks mājās. Tieši precīzi pagastievis nenosauc vēl. Jā, tad jā. Un tad jūs vēl joprojām pa turien dzīvojaties, vai jūs pārcēlušies uz Rīgas? Nē, es dzīvoju Vecpiebalgā, un ja tu saki lauki, tas jau tagad tā ekskluzīvi ir dzīvot laukos un forši. Iesaku visiem atgūt savas senču saknes un iet kaut kādā atrast vecu būdiņu un iet tur, nezinu, sāk kaut ko iekopt, kādu dārziņu uztaisīt. Kādu dobi. Kad kartupelīt ielikt. Vai jūs dziesmas tikai tūkojat vai arī kaut ko ražojat?
jauna. Tā kā tāda rūpnīca. Es saku, mums nav, labi, mēs saucamies grupu Translators, bet tas nenozīmē, ka mēs esam sevi ielikuši rāmītī, ka mēs tagad tikai tulkosim. Mēs varam taisam arī, ir arī savi visādi gabali, ir labi liela daļa, tur varbūt nav nekur baigi publicēti, bet tas jau ir tas vārds Translators, manuprāt, mēs tā kā pārtulkojam tos kaut kādus, nemā pateikt. Zem tā vārda Translators, ja mēs redzam kaut kādu ar humoru saistītu lietu, tai vienkārši pievēršamies. Vai tas ir tulkošana, vai tā ir paša dziesmu radīšana. Tas šrediņus uztaisam. Jā. Vienkārši, ja prasās, tad prasās. Jā. Kaut kā tā. Tas ir kaut kā līdzīgi, piemēram, tev patīk anekdotas, tev patīk komēdijas vai vienalga. Vienkārši, ja tev patīk humors, tev patīk visas tās lietas. Ja par humoru, tad pastāstiet man lūdzu kaut kādu tādu ekskluzīvu humoru, kas jums noticies skatuves. Jā, Cik jūs vispār reizi esat bijuši skatuves? Noteikti nav iespējams saskaitīt. Ir tāpat, vidēji mēnesī, ja tā gada griezumā paņem mēnesī, kādi 4 koncerti ir. Katru nedēļas nogali, principā. Kaut kādi pasākumi. Bet tā, ja pa tiem humoriem un atgadījumiem, viens ir kur mēs laiku stāstam, tad tā iespiedies atmiņā, kur uz skatuves meitenei zobi izsita. Viens zēns. Bet tas bija ģitāra vai? Nē, tur bija tāds striptīzes tienis skatuves, un mums bija tā kā tur meitenes un džeki uz skatuves, laikam, ko tu spēle vai kas, un džeks izdomāja, ka viņš ieskriesies un aptīsies ap to stabu tā apkārt, un kājas pa gaisu, un kā griezās tā ar kājas nogim paļicām tāds sanāca. Trāpīja meitenei un zobs izlūza. Bet viņa bija priecīga, tur bija kārtībā, tur pati pasmējās, zobs ārā un turpināja ballēt. Tas bija tāds atgadījums, bet tāds riktīgs humors. Zini kā, tik daudz viskaut kas bijis, ka tā nenāk. Kaut vai kaili cilvēki skatuves. Tas ir bijis. Nevienā reizē bija tāds, pastāstīšu. Pastāst. Tā maigāk mēģināšu pastāstīt. Arī bija kaut kāda spēle vai kaut kas, paaicinājām cilvēkus uz skatuves, protams, attiecīga mūzika, kas viņus tur uzskačā, vai ne? Un tad puišiem savā starpā viņi īstenībā pa vienu kokteili cīnījās. Viņi bija 3 uz skatuves, un katram vajadzēja sev pierādīt tieši tādā seksuālā ziņā, vai ne? Vienkārši tur bija tā mūzika, un tad viņam bija jādara, kaut kas viņam tur bija jādara. Un visi, protams, sāk izģērbties. Visi sāk izģērbties, un puiši palika visi apakšbiksēs. Viens, protams, gāja tālāk. Pēc tam viņš kaut kā tik nenormāli aizrāvās, ka viņš tā kā sāk ar visu. Salocījās 90 grādu leņķī kails, bet ar aizmuguri pret publiku un gāja virsū meitenēm, kas priekšā stāvēja. Saprati kā, jā? Tā pavēra vaigus vaļā un gāja virsū. Diezgan šausmīgi. Tā, kad... Apsardz nenotriec. Kādreiz bija tāds klubs Čempions Valmierā. Jā, man liekas, ka jā. Nav svarīgi. Katrā ziņā. Nav bijis smieklīgi. Ko smieklīgi? Tas bija šausmīgi. Tu nesmieties, ka viens ir pavērs. Pakaļ virsū. Viens ir pavērs vaigus un nāk ar actiņu tieši tev virsū. Skumīgi diezgan. Diezgan apbeidinoši, jā. Kad jums ir kādi nākamie koncerti, kaut kur var aizbraukt, izbaudīt, kaut ko apskatīties un varbūt arī kaut ko līdzīgu uztaisīt? Jūlijas sākumā mums ir, šobrīd nevaram pateikt, droši pasakojiet mums līdzi Facebookā, Twitterī, Instagramā, pat draugos vēl esam arī, visur Sleepsweeter Translators. Jā, starp citu. Tādu jau arī uzzināsiet, kuri tuvākie pasākumi. Var arī droši mums atrakstīt un pajautāt. Jā. Vai arī, ja ir reģis numurs, var zvanīt viņam. Reģis numurs ir 123, jā? Jā. Nē, kaut kā tā. Parasti viņu uz 112 var sazvanīt. Ko, puiks? Paldies, kad atnācāt. Skaties, jūs kājas tīrs. Notīrījām, jā. Redzējāt manējās? Īsti neinteresē tavas kājas, tāpēc neredzējām. Jā, liels paldies, ka jūs atnācāt un bija prieks pasēdēt, paļurkstēt mazlietiņās, ne? Jā. Nav nevainas, viss kārtībā. Krēsli visi labi. Atpūta šodien prasās, zin kā. Vēlu jums veiksmi, panākums un ejiet, cīnieties un ražojiet kaut ko jaunu. Paldies. Tev tāpatās. Čau. Skat
skaties, mēs esam šeit. Ai, kad tikšu klāt tev, skaistā, kas laistās, es zinu, būsi mana. Ai, tikšu klāt tev, ai, kad tikšu klāt.